krājumiem. Tātad mūsu saimnieciskā darbībā, protams, var veidoties arī kāda veida preču vai krājumi. Vai nu mēs iegādājamies izējmateriālus, vai mēs iegādājamies gatavas preces, protams, paši saražojam gatavas preces, kuras iespējams mums stāv noliktavā, un tātad pārdošana nenotiek, tā teikt, tūlītē vai vienu mēnešu ietvaros. Tad mēs vedam tā saucamo krājumu reģistru, un, attiecīgi, katru mēnesi iegrāmojam krājumu reģistrā, tad ienākošos krājumus un izējošos krājumus. Korekcija, jeb tā teikt atlikums mums un izdevuma korekcijas ir veicams reizes gadā, aizpildot gada ienākuma deklarācijas D3 pielikumu, tad mēs, attiecīgi, neretākā gadā reiz mums šī korekcija ir jāatspoguļo izdevuma pozīcijā. Tātad, lai mēs šo izdevumu atceramies kases žurnālu, ieņēmumu izdevumu žurnālu, kas ir kā kases žurnāls, mēs kārtojam tātad visu laiku, un gada griezumā mēs visu laiku norakstam izdevumus, bet, protams, ja mums šī prece nav pārdota, tad, protams, ka mēs attiecīgi gada beigās šo izdevumu pozīciju par tiem krājumiem, kas paliek atlikumā, koriģējam šos žurnālā uzskaitītos izdevumus. Līdz ar to mēs varam tātad maksimālais termiņš reizes gadā par taksācijas gadu, bet, protams, varam arī šo krājumu korekciju veikt un iegrāmatot arī katru mēnesi, ja mums tas ir nepieciešams. Attaisnojuma dokumenti, kas pamato krājumu norakstīšanu. Tad krājuma reģistrā faktiski mēs, ja mums tā ir realizācijas pavadzīme, tad tas attiecīgi krājums samazināsies un pamatojušais dokuments būs šī realizācijas pavadzīme. Ja tie mums ir kādi izēja materiāli, kurus mēs tā teikt norakstam, tad tie droši vien būs kāda veida jūsu izvēlētas formas norakstīšanas akti, ar kuriem mēs tad norakstam. Vai nu mums ir attiecīgi izlietots ražošanā tas izējuma materiāls, vai ja kaut kas ir sabojājies, tad tas būs tā teikt norakstīšanas akts par bojāto produkciju. Tātad izvēlamies parasti norakstīšanai, kas nav gala attaisnojuma dokuments, ja izējošā pavadzīme, mēs izvēlamies kādu aktu formu, kādā veidā mēs šos krājumus norakstam, lai būtu izsekojams tātad ko, kādā apjomā un kad mēs esam norakstījuši.